Sveiks, klausītāji! Esi sveicināts kārtējā sarunas par mīlestību epizodē. Pirms klausies, vēlējos darīt zināmu, ka, ja tev patīk šis podcasts un gribi veicināt tā tapšanu, aicinu to atbalstīt Patreonā vai padalīties ar sev mīļu epizodi sociālos tīklos. Lai jums mīlestība un patīkama klausīšanās. Šis rakstās tagad. Tā tad. Baigais ievads jau tad nav, kā tu zini, jo tu esi sarunas klausījusies vairāk kārt. Visi, kas klausās, esiet sveicināti atkal sarunās par mīlestību. Man liekas, zini, kas ir interesanti, mēs vakardien ar Anetu rakstījām sarunu, un tad, kad ir šitas settings šeit pie manas studijā, tad ir tā, ka liekas, ka ir tāds bišķiņ vairāk raidījums, un man gribās klausītājiem pateikt, esiet sveicināti. Bet sarunas parasti sākās, tā kā kafejnīcā, kā es teicu, un kad tu pieslēdzies klāt. Bet jā, tā kā esiet sveicināti visi, kas klausās, sarunas par mīlestību ir atpakaļ. Pie manis šodien ciemos Anna, draugs, kolēģis jau vairāk gadu garumā, un mēs par šo, ka mums vajadzētu parunāt, jau runājam labu laiku. Jā. Tev kaut kad, man liekas, ka tev kaut kad bija, ka tu gribētu atnākt, bet negribēji? Tas bija pirms gada, jā. Es augustā jauniešu dienā cēsīs runājām. Es teicu, vajadzētu parunāties. Es nezinu, es esmu gatava. Šodien arī neesmu gatava, bet vienkārši maucam. Klau, visiem. Tagad varbūt tu pastāsti, kāpēc tu neesi gatava, jo man ir viena draudzene no Salacgrīvas, kas man arī rakstīja, ka viņa gribētu, bet viņai ir tāda diezgan... viņai nav forša pieredze, un viņai liekas, ka viņa nevar, vai kaut kādi iemesli tur ir, kāpēc viņa arī nevar. Un es viņai stāstīju, ka būtu forši, jo tad parādītos tas, ka mēs jau par to varam runāt arī tad, kad kaut kas nav labi vai ir grūti par to runāt. Jo tā mīlestība jau nav tikai viss puķaina un rožaina un skaista un viegli, ka tur ap to viss arī kaut kādas grūtības ir. Varbūt tu vari pastāstīt, kāpēc tev ir tās... Kāpēc tev šķiet, ka tu neesi gatava? Un kāpēc tu tad atnāci tādā gadījumā? jo tu man uzrakstīji. Jā, es tev uzrakstīju. Bet tāpēc, ka man likās, ka man liekas, mēs jau nekad neesam gatavi. Iespējams. Bet pa lielam šodien braucu šeit, es domāju par tām mīlestībām, un es esmu ārkārtīgi nepieredzējis tādā attiecību mīlestībā. Jā, pagājuši gadu man ir diezgan daudz gadi, bet man pagājuši gadu vasarā bija pirmās attiecības. Un tās attiecības ir beigušās. Pirms kādu labu laiku jau. Un es vēl mācos sevi attiecībās. Es izšķīros un es nopirku kaut kādas 2 vai 3 grāmatas par mīlestību. Es nopirku 5 mīlestības valodas, nopirku 8 mīlestības likumus no Džeja Šetī. Neko vēl neesmu izlasījusi. Bet man ir tāds, ka es saprotu, ka man ir jāmācās tā lieta. Bet es šodien braucu uz šejien, un tad es sapratu to, ka ir jau vēl draugu mīlestība. Man vārds mīlestība ir ārkārtīgi tāds svēts vārds. Es nevaru pateikt, es mīlu šokolādi. Kā, piemēram, daudz citi. Man ir tā, ka man garšo šokolādi. Un tā kā latviešu valodā ir daudz citu vārdu, kā pateikt to, kas tev kaut kas patīk vai nepatīk. Un tāpēc es neatceros pēdējais, kad kādam pateicu, ka es tev mīlu. Bet tam arī ir savs stāsts. Varbūt vēlāk pie tā nokļūsim, kāpēc es to neesmu kādam pateikusi. Man ir grūti pateikt draugiem, es tev mīlu. Man ir grūti pateikt tēvam, es tev mīlu. Jo es atceros, bija tik maziņu. Es kaut kā tētim pateicu, es tev mīlu. Tā kā rītīgi grūti mans nāca ārā un es teicu, tev mīlu. Viņam tāds, ko tev atkal vajag? Un tas vienkārši tā iedur, ka man to rītīgi grūti pateikt joprojām draugiem. Un tad, kad es to gribu teikt, tāds, es to vispār jūtu. Kā es zinu, ka es tev mīlu? Un tāpēc man liekas, ka es vienkārši jau neko baigi par to tēmu nevaru pateikt, lai es te nāktu un runātos. Bet kāpēc tu interesējies? Tu esi gadiem jau klausies sarunas par mīlestību, nopirkusi vienu ļoti svarīgu grāmatu par Džeja Šetī grāmatu, man nav nejausmas. Kas tev kaut kas velk uz to, un tu vēl arī nezini, kā šo var sajust, un kā tu domā, kas tur ir apakšā tam. Ārpus kā man sirds daudzās. Bet tāpēc, ka, droši vien jau, ka mēs esam visi piedzimuši, lai mīlētu, kaut kādā veidā. Man liekas, ka bez mīlestības jau pasaulē nevar pastāvēt. Jo tur ir kaut kādas visādas sliktās emocijas, kas nāk iekšā. Man liekas, ar mīlestību
vairāk arī daudz ko atrisināt. Nu, nezinu, tu tur esi sastrīdējies ar draugu, bet ja tev ir tā kaut kāda mīlestība, cieņa pret viņu, tu to var atrisināt. Un skaidrs, ka es teicu, ka man zvanīs kāds. Un tas vienkārši ir jāmācās. Nu, jo skaidrs, ka ir arī mīlestība pret sevi, tev ir jāmīl sevi, lai kāds cits tev mīlētu, un tāpēc ir jāmācās, kā to mīlestību pieņemt. Skaidrs, ka kaut kādā jau dzīvē attiecības būs tāpat, nezinu, viens ir beigšās, bet būs nākamās. Un lai tu spētu būt tajās attiecībās, tev jau ir jāsaprot, ka ir jākomunicē, ka ir jāpieņem kaut kādas pieskārienas, vēl kaut kas tam līdzīgi. Jo, piemēram, man ir arī ārkārtīgi vēl no pieskārieniem. Tā kā man ļoti nepatīk, ka man cilvēki pieskarās. Un tur, kad es iegāju savās pirmajās attiecībās, es īstenībā sapratu to, cik man tie pieskārieni ir svarīgi. Un iespējams, ka man mīlestības valoda ir pieskārieni. Bet man tie ir tādi, ka tieši no otra cilvēka. Man ir ritīgi grūti apskauties ar cilvēkiem, man ir ritīgi grūti, ka man kāds pieskarās un tā. Un tāpēc vienkārši tur jāmācās. Man jau jāmācās par sevi, lai es spētu iet tajā mīlestībā. Un kādam arī dzīvē kādreiz pateikt, tev mīlu. Bet tev kāds ir teicis, ka tevi mīl? Draugs, kolēģis, attiecībās? Jā. Es neatceros, vai māma man teica, ka viņa man mīl. Jo, reti atkal aiziem pie bērnības atpakaļ. Man māma nomira, kad bija 11 gadi. Un man ar māmu bija ļoti labas attiecības. Un viņa nomira. Un tāpēc man arī ir tāds, ka man ir ārkārtīgi grūti pieķerties, uzstāties cilvēkiem. Un dot to mīlestību, jo man ir tāds, pazūda. Jo man ir tā pieredze tāda bijusi. Jā, es nezinu, vai man mamma to teica, bet man ir kaut kādi draugi teikuši, ka es tev mīlu. Kaut kādu vienu reizi, varbūt atceros, jā. Atceries arī, ko tas tev lika just? Es baigi neticēju. Bija tāds, bija tāds, kā tu zini? Un es zinu, ka es attiecībās, kad es biju attiecībās, bija viena epizode, kad es skatos to otru cilvēku, un es viņam acīs redzu to dzirkstelīti, un man ir tāds, es esmu rītīgi tuvu, lai pateiktu, tev mīlu, bet es nepateicu. Mēs pēc kādām 2 nedēļām izšķīrāmies. Un tad mēs izšķiramies, un es saku, es pirms pāris nedēļām, tajā vakarā, es biju rītīgi gatava to pateikt, bet es sabijos un nobijos, un man tāds, es nezinu, vai es vēl esmu gatava, un es to nepateicu. Tas bija izšķiršanās iemesls? Nē. Nē. Nē, īstenībā man arī liekas, ka ar jebkuru cilvēku, ar kuru tu esi kopā, man liekas, ir jāmāk cieņpilni izšķirties. Mēs ļoti cieņpilni izšķīrāmies ar to cilvēku. Es viņam pēc tam joprojām varēju piezinīt un pajautāt palīdzību. Jo es zināju to, ka mēs esam izšķīrušies nevis kā ienaidnieki, bet kā draugi. Un, ja tu ar to cilvēku pavadīs kopā laiku, man liekas, ir nenormāli stulbi, ka tu izšķiries un sāc viņu, nezinu, tur nozākāt no galvas līdz kājām, jo kādu brīdi, pavadīja kopā ar viņu. Kāpēc, lai tu tagad, nezinu, tur viņu, teikt kaut ko sliktu par viņu. Protams, cilvēki mainās un tā, bet man liekas, ja tu esi ar viņu bijis kopā un pavadījis kaut kādu laiku, tad vienkārši, ir ok, ka jums tie ceļi kaut kā šķirās, ka jums tur vērtības mainās un tā, bet vai tāpēc ir otrs cilvēks jānoliek? Droši vien, ka nē. Jā, tas ir tādā, man šķiet, labā gadījumā, un šādi ir dzirdēti par, ka pat tādi partneri, kas ilgi ir bijuši kopā, viņi joprojām paliek draugi, un reizēm, protams, tas atkal rada kaut kādas problēmas tur nākamajās attiecībās, reizēm gluži pretēji nerada, un viss ir ok, un man liekas, mēs bieži, un es pēdējā laikā par to domāju, ka mēs jau daudz uz citu cilvēku dzīvēm skatoties un to, kā viņi dzīvo, mēs vērtējam un raugāmies no savas perspektīvas un to, kāda esam mēs paši. Un tad liekas, kaut kādas situācijas, kā citi cilvēki izvēlās tur izšķirties, piemēram, un saglabāt to kontaktu. Kādam no mums, iespējams, tas šķiet neloģiski un dīvaini, bet tās ir mūsu perspektīva. Jo man, piemēram, tāda pieredze, kā tu šobrīd apraksti, man nav. Ar nevienu bijušo partneri. Un tur pārsvarā viss ir beigušās tādā, cik tas bijis cieņpilni iespējams, bet tas kontakts ir tā kā nulle, tur ir nogriezts un nav. Tagad arī vairs nav. Viss, pēc tam bija tā, ka pāris mēnešus bija tā, ka, kad
Jā, tur, nezinu, vajadzēja palīdzību. Es atceros, man bija cēsīs, man bija nomirusi mašīna, man bija kādam jāizvelk mājās, un bija tāds, ok, es varu piesnīt un pajautāt. Bet tagad arī, nezinu, sekojam viens otram Instagramā. Jā. Kā tavas pirmās attiecības, kas ir tas, ko tu, nezinu, iemācījies par sevi vai ne par sevi? Es iemācījos pirmkārt par tiem pieskārieniem. Es saku, ka pirms tam bija tik bail no pieskārieniem. Un es sapratu to, ka tā visticamāk ir mana mīlestības valoda, tie pieskārieni. Nezinu, man var rakstīt ārkārtīgi, nezinu, tur mīļas ziņas, tur es tev mīlu, blablabla. Tāds, tā kā, ok, bet es gribu kaut ko tā kā, man vajag to cilvēku otru blakus. Tas ir tas, ko es iemācījos viena lieta. Un es atceros, ka pēc kaut kādiem pirmajām tikšanās reizēm, ka tur, nezinu, tur bija tas, nezinu, tur pirmais skūpsts un tā, un pēc tam nākamajā dienā vienkārši šāva korķus ārā. Tā kā es gāju skriet pa mežu, tāpēc, ka man vienkārši vispār nesapratu, kas notiek. Tā kā ritīgi, tu neesi tā kā pieredzi pie tiem pieskārieniem, un tu visu laiku ir tev bijis, ka tev ir bail, ka tev nepatīk, un tu tev vienkārši saproti to, ka tev patīk. Bet, un tad tas viss tur galvā vienkārši tāda bata, un vienkārši, es atceros, kā es gāju skriet, jā. Un svarīgi arī otram cilvēkam to pateikt. Es viņam pateicu to, ka, hei, tā kā man šis ir tā kā rītīgi nepierasts, un man pie tā ir jāpierod un tā. Un vēl ko es iemācījos, ka komunikācija ir tik svarīga. Tā kā ir svarīgi pateikt, kā tu jūties, kā tu, nezinu, tur, sorry, šodien slikta diena, tā kā negribu runāt lietas man mierā un tā. Un tas arī laikam bija tas, kāpēc tas attiecības beidzās. Tāpēc, ka ja no vienas puses ir komunikācija, un no otras puses nav komunikācija, un cilvēks ir ierāvies savā čaulā un vispār neko nedod uz āru, un tikai tad, kad, nezinu, izšķīrās, pasaka, man tur slikti šitais, man tur slikti tas, un tāds, jā, bet ja es nerunāju, tad jau es to nevaru nekā palīdzēt. Tā kā, jā, komunikācija un tas kontakts. Tas ir baigi būtiski, jo... Un tiešām spēj to nokomunicēt pareizi, bet tam otram, protams, arī tas ir jāsaprot. Tur es nezinu, tu atnāc mājās, tur bijusi grūta diena. Viss, ko tev vajag, tiešām pabūt ar sevi mierā. Un ka tu otram to pasaki tā, un tas otrs neapvainojās, un viņš zina, ka tev tā ir. Un ka tas ir tas, kas tev šobrīd ir vajadzīgs, ka tur nevajag nākt, tur beig kaut ko mīļot vai ko. Un tas nav par otru cilvēku. Tas nav tāds. Ka man tevi nevajag. Man šobrīd vienkārši vajag šo, un šis ir tas, kas man palīdzēs. Bet kā tev šķiet, vai šīs te lietas bez attiecībām, bez attiecību pieredzēm var apgūt? Gan jau, ka nē. Tev pašam jau uz tiem grābekļiem ir jāuzkāpj. Jā, vēl viena lieta, ko es iemācījos, ka līdz šim es necīnījos baigi par mīlestību. Tā kā mēs satiekamies, izšķiramies, un man pirms pāris mēnešiem cilvēks uzrakstīja, ka viņš nožēlo, ka mēs izšķīrāmies. Tāpēc, ka mēs satikāmies, un viņš tur pasaka, es nezinu, kā es jūtos, un tā, un bija tāds, labi, tad viss beidzam šo. Tad nevajag, ja tu nezini, kā tu jūties, un tā, tad nevajag mocīties, un tā. Un pēc tam bija tāds, mošs pišķiņu vajadzēja, kaut kā. Jo Keanu Reeves ir teicis vienu video par to, ka par mīlestību ir jācīnās. Un es tagad domāju, vai tā tiešām ir. Vai tev vajag no sevis kaut ko vēl, nezinu, meklēt sevī vai kaut ko tam līdzīgu un cīnīties par to mīlestību. Jo skaidrs, ka pie pirmajām grūtībām tu nevar padoties. Un mēs, principā, padevāmies pie kaut kādām pirmajām lietām. Nezinu, viņam tur bija problēmas darbā, tur tā, un viņam tur vajadzēja bišķiņ tur ar sevi padomāt un pabūt un tā. Es gan teicu, ka es varu palīdzēt, viņam tāds, nē, man vajag ar sevi, un man tāds, labi, tā saruna beidzās tā, ka tur viss vairs nav vērts. Un pēc tam atkal bija pieredze, ka es iekritu, nezinu, plāksteru periodā, kur es ritīgi ar zobiem un nagiem cīnījos, tas bija ritīgi sarkanais karoks, tas cilvēks, bet es ritīgi cīnījos. Un šodien es tieši braucu, un es domāju par to, ka vai ir vērts, ir jācīnās, bet laikam tev ir jāpaliek sev pašam. Tu cīnoties par to mīlestību, nevar sev pazaudēt. Un tā ir tā robeža, kur ir tik grūti pārkāpt vai nepārkāpt. Kurā brīdī es pazaudēšu sevi, vai kurā brīdī es beigšu cīnīties par ātru.
Nu, man šķiet, attiecībās sev pazaudēt ir vissliktākais, kas var būt. Jā. Nu, jā. Jo tad jau kas tad tev paliek pāri? Kas tad ies tālāk mīlēt, cīnīties par to mīlestību un par kuru mīlestību? Tas par to arī to pārtīšanos, par to Imants Ziedoņa epifāniju, par tiem diviem kamoliņiem, kas tinās viens otrā un dod. Un tas balans, un tā skaistums jau ir tajā balansā, ka viens iedod otram, otrs iedod otram. Tas bez ierunām notiek, tas tā vienkārši dabiski ir. Bet reizēm ir tās attiecības, pat ne īsti attiecības, iespējams tādas patikšanas vienam pret otru, kur tā pārtīšanās otrām mēdz būt ļoti liela un beigās tu pazaudē sevi un tad tu jūtas prātā, jo tev sevi jābūvē un jāmeklē no jauna. Un tad ir grūti ļoti. Jā. Bet tur ir kaut kāds, arī kaut kāda tā pieredze, kur ir kaut kāda šī atziņa ir iznākusi ārā, kas atkal palīdz nākamajā reizē kaut kā nolasīt to situāciju, vai es šeit pazaudēju sevi, vai cīnos par to mīlestību tiešām, vai kas notiek. Tā. Ja mēs ar abi ar Anetu esam izgājuši cauri ļoti daudz attiecībām katrs, un gan tur ilgstošām, gan mazāk ilgstošām. Un protams, var šķist, ka bišķi pa daudz ir. Jo, zini, ir jau tie stāsti, kas ir vienas, pirmās vai otrās, un that's it, un cilvēki apprecās, un rodās ģimene, un ir skaisti. Bet tas atkal ir to cilvēku stāsts, un nevar tā gluži skatīties, un viņš izdzīvoja pareizi. Nē, viņš izdzīvoja tā, kā viņam jāizdzīvo, mēs dzīvojam tā, kā mums. Un visas šīs attiecības katram no mums ir likuši daudz iemācīties gan tajā, kā man ar to partneri komunicēt un kaut kādas nepieļaut kaut kādas iepriekšējās kļūdas un iemācīties kaut ko no jaunajām pieļautajām kļūdām, un arī par sevi man šķiet, ka daudz ir iemācīties. Piemēram, saprast, ka pieskārieni tev ir ļoti svarīgi, kas tev līdz šim vispār ir likās, tas nav pa mani. Ir, man liekas, super liela lieta, ko iegūt. Kā tu citādi tev būtu iemācījies, es zinu? Jā. Tā ir. Nē, tā ir, protams, tu vari lasīt, tu vari par to interesēties, bet svarīgi jau ir pašam pieredzēt un saprast, kas ir tas, kas man patīk, kas ir tas, kas man nepatīk. Jā. Baigot drosmi vajag, ne? Tev tagad, piemēram, ja es tev teiktu, redz, šitā tu gūsti mācības, jā, bet, principā, this is the way, cita nav, ir jābrien iekšā. Un pēc tādām netik labām pieredzēm un zinot, cik tas mēdz būt grūti un izaicinoši emocionāli, tieši emocionālajā pasaulē. Tā mīlestība prasa drosmi, ne? Jā, bet man liekas, kas dzīvē prasa drosmi. Pa lielu. Varbūt vienkārši mīlestība sāp vairāk nekā kaut kas cits. Nezinu, tev atlaiž no darba, tad droši vien tā nesāpēs kā mīlestība. Mēs ar Anetu par šo runājam. Vai mīlestība ir tā, kas sāp? Droši vien, ka nemīlestība sāp. Jā, tad jautājums, kas ir tur apakšā? Kas ir... es vēl neesmu tev pajautājis, kas ir mīlestība, tavuprāt, bet kā tev šķiet, kas ir nemīlestība? Kas ir nemīlestība? Cieņas trūkums noteikti. Jā, tas, ka tev nav cieņas pret otru cilvēku. Jo es esmu jutusies tā, ka, tur ir kaut kāda čatu ar cilvēku, vai ne, un viņš jau tur sāk labi. Šovakar satiekamies, un tad viņam tāds, man šodien tur darbiņš, man šodien tur tas, un šodien tas, un tu saproti to, ka tas cilvēks vispār tev neciena. Un tas ritīgi sāp, kad tu velti tam cilvēkam to savu laiku, un tu atpakaļ neko nesaņem. Man liekas, man liekas, tas ir tas lielākais, jā, ka tevi neciena. Un līdz ar to tas pats sev sāc, man ir vismaz tā, ka es pats sevi sāku meklēt problēmu. Kāpēc viņš negrib tikties, kāpēc tā notika, un kāpēc, un tu vēl sāc graust sevi no iekšpuses. Man liekas, tā necieņa ir, cieņas trūkums ir vislielākā nemīlestība. Jā. Tā kā mēs ar Anetu Tinderī iepazināmies no visām vietām. Un es atceros, ka tad, kad mēs sarakstījāmies, tad bija kaut kāds brīdis, kad es kaut kādu brīdi neatbildēju. Tur garš tās, kas tur bija. Bet, un es atceros, ka viņi uzrakstīja pēc tā klusēšanas brīža, ka viņi neapvaino.
ja šis neturpinās, viņi neapvainosies, vienkārši tad neturpinam šo, ja mēs tā kā neturpinam šo. Un ka tā, cik svarīgi ir pateikt, ja tu, piemēram, tas nav mūsu gadījums, vienkārši tas, kā viņi uz to norēģēja, ka, lai tas otrs partners, ja tur nav nekā, tad lai tas partners tev pasaka, ka tur nav nekā, lai tu pats sevi negrauzi. Tur ir tas, ka tu varbūt, es par to, nezinu, meiteni sievieti, ar kuras kaut kādu kontaktu veidoju, ka es pret viņu varbūt tiešām kaut ko arī nejūtu, un ka es nevis viņu turu neziņā, kas viņu moka, bet arī godīgi pasaku, ka, sorry, te nebūs. Tas pat nav par tevi. Ja tur ir kaut kāda, nezinu, man nepatīk viņas, tur acis no sērijas vai nepatīk kaut kāda viņas enerģija, es jau viņai to neteikšu, jo tas jau nav īsti par viņu. Jo tas vienkārši man nepatīk vai es nejūtu šo enerģiju. Un lai tas otrs cilvēks zina un negaida uz tevi. Man liekas, tā arī ir tā savstarpējā cieņa vienkārši. Ka tu cieni to cilvēku. Jā, man arī šobrīd ir Tinders. Jā. un es esmu satikusies ar džekiem. Un man ir ritīgi svarīgi, ka tas džeks arī pateikt, sorry, nebūs. Tu vairs paigi savu negrauzi, jo tāds, tā kā nav. Viss. Bet ja viņš tā kā tur tev kaut kādā neziņā un kaut kur, nezinu, bija viens džeks, ar kurus satikos, viņš atsēna labi, tā kā pēc tam, ja kādreiz veiklā satiec sasveic. Tu viss saproti, ka tur nekā nebūs. Bet jā, ka nevis tur, nezinu, tur kaut kādā mazā saitītē un tur, es šodien nevaru, es rītdien nevaru. Tā kā, tad ritīgi, tā ir, man liekas, tā necieņā pret otru. Jā, es arī saprotu to, ir grūti droši vien arī to saitīt, tā kā pāraut apzināti. Man liekas, ka tas iekšā cilvēkam tomēr vairāk vai mazāk, labi, kādreiz varbūt ir vienaldzīgi, tur pofīgi, tur kaut kāda meitene vai džeks. Bet, ja tur tā vienaldzība nav, tad man liekas, ir tāds, negribas tur to otru tur tā kā sāpināt, varbūt šis pats varbūt tā saitīta pati pārausies, jo arī to saitīti aiziet un pāraut, lai cik viņi tur liela būtu vai nebūtu, un tas prasa drosmi aiziet un pateikt lietas. Man liekas, ka tas mums ir arī visos gadījumos. Tas nav tikai pateicībām, bet tas, ko tu teici, laikam jau viss prasa drosmi. Vairāk vai mazāk. Un kā kurā situācijā. Bet kaut kādu drosmi tur vajag, lai aiziet un pārkāpt sev pāri. Jā. Dzīve nav viegla. Kurš tad nācām, neviens neteica, ka būs. Jo man viena no tādām atziņām arī ceļā esot, es to kaut kā nokomplektēju un kaut kad gribu uztaisīt kaut kādu mazu video, sauksim to par video eseju, par to, ka naids un necieņa un viss šis te komplekts kopā, ko mēs tur varētu vēl salikt, visādas cilvēku izpausmes, ka tā ir gļēvulība. Tāpēc, ka mīlestība un labais prasa drosmi. Drosmi prasa aiziet un atvainoties otram, drosmi prasa būt laipnam, jo izpaust naidu un izpaust vienaldzību ir ritīgi viegli. Tas pats no sevis notiek. Tev nav jāspēr nekāds solis. Šis ļoti labi. Jā, šis ļoti labi. Tā kā tiešām tā ir. Un tad mēs vienkārši man šķiet, ka šis ir tāds ļoti dzēlīgs. Šodien varbūt jāaiziet un mājās jāieraksta šis te Facebookā bišķiņ par šo te dzēlīgs, tāpēc, ka cilvēkiem man šķiet ir tāda sajūta, ka tas ir ok, būt vienaldzīgam vai nīst vai kaut ko heitot vai, vienalga, ka tas ir tā kā pilnīgi ok. Man liekas, ka tā diezgan dzēlīgi viņiem acu priekšā nolika, ka jūs esat mīkstie, jūs šādi esat varētu bišķiņ kādam, varbūt kādu sapurināt un varbūt uzlikt to spoguli priekšā, pasties, kāds tu esi. Bet tā bija kaut kad nesen tāds līdzīgs ieraksts Facebookā, ne? Par heiteriem, ne? Tur bija par bomžu mentalitāti. Jā, tas bija atkal, tas vēl ir no cita opera. Bet jā, jo tā mīlestība un tā cieņa, un ar mīlestību es nedomāju, tā kā, tāpēc man liekas, forši par mīlestību runāt, lai mēs visi vienotos, ka mīlestība nav tikai tādas intīmas divu cilvēku attiecības, ka tas ir pilnīgi viss, kas šobrīd apkārt notiek un kas šo pasauli kaut kādā mērā tur kopā, ka tas prasa drosmi. Es tieši tikko iedomājos, iedomājos situāciju, ka tā ir draugu kopā un pretī nāk cilvēks.
Labi, šis ir ļoti slikts piemērs, bet principā mums ir vieglāk, nezinu, tur aprunāt aiz muguras, nekā aiziet tam cilvēkam pateikt kādu komplimentu. Jā. Un cik absurdi tas šķiet. Un ir grūti arī, es domāju, ka prasa drosmi arī pieņemt. Spēku un drosmi prasa pieņemt citus cilvēkus. Jā. Un tā kā cieņpilni pieņemt. Jo man šķiet, ka ir ok, ir ok nesaprast. Mums bija vidusskolā viens tā kā puisis, kurš šogad Facebookā skatījos, ka viņš ir pabeidzis, viņš ir ārsts, bet viņš bija citādāks nekā vispār. Un man likās pilnīgi ok. Ok, es varbūt kaut kādās lietās nesapratu kaut kur, bet viņš ir mans klases biedrs, un tas ir fajn. Un tā kā, lai viņš ir tur, kur viņš ir, un nezinu, ja vajag kas ar viņu pakomunicēt un tā. Bet man liekas ārkārtīgi neforši, ka vieglāk ir pasmieties par viņu un tam līdzīgi. Un tā ir tā lieta, jā, ka vieglāk ir, nezinu, tev vienkārši norobežoties un kaut ko sliktu vēl pateikt, nekā vienkārši pieņemt to, ka mēs neesam visi vienādi. Man patīk par šīm situācijām. Arī, nezinu, mēs redzam, ka cilvēki dzīvo šitā un dara šitā, kā mēs nekad nedarītu. Un tā vietā, lai nosodītu un heitotu, vienkārši paņem popkornu tūrus un grauz popkornu un vērot šo. Jo cik skaisti man šķiet ir redzēt, kā citiem iet. Un to tu nekad nepieredzēsi tā, kā viņiem iet, jo tu pieredzi savu dzīvi un savus notikumus, uz kuriem atkal kāds cits droši vien skatās un domā, tas gan ir jocīgs. Tu grauz popkornu, tev šis nav jādzīvo. Tu klausies, kā kāds jurists stāsta par savām lietām, kas es negribētu viņu dzīvi vispār dzīvot. Absolūti nē, tas nav pa mani, šitāds režīms nav pa mani, šīs te izvēles nav pa mani. Bet tu grauz popkornu, pasties, kādu viņš ir kredīti paņēma liels, lai māju uzceltu, un pasties, kādu klientu viņiem ir, ar kuriem es nekad dzīvē nestrādātu. Un tad tu vienkārši, tā kā tādu kino vērot tikai dzīvo. Un šis ir tas veids, kā es priekš sevis veicinu sevi šo spēju tā kā pieņemt, ka nevis tur kritizēt vai kā. Protams, padomāt. Man liekas, ka ir forši, protams, arī kaut kā pareflektēt, redzot kaut kādas citas pieredzes un stāstus, pareflektēt, kas tev liekas ok, tur, kas tev neliekas ok, bet dienas beigās graust popkornu vienkārši un vērot to visu. Es lasīju grāmatu, man liekas, to arī viņu neesmu pabeidzis, jo tas tā viņa ceļā, bet domā kā mūks. Un tur arī bija par tām negatīvajām domām un par to, ka pamēģini kaut vai, nezinu, tur vienu dienu pamēģināt, tā kā vispār, tā kā neaprunāt nevienu, un tā kā pamēģināt domāt pozitīvi. Un es īstenībā tik ļoti mainu to fokusu dzīvē, tā kā, ka tu nezinu, tu nokavēji sabiedrisko un tā, bet tu vienkārši tā kā, tā kā uzreiz visu to kaut kā pozitīvākais, tas nenormāli, tā kā, un es ar to mācos vēl, jo nenormāli viegli ir tā kā, ko šitais izdarīja, tā kā, kāds sakars. Bet tā kā mainīt to fokusu par to, ka, labi, viņš tā izdarīja, tā kā, lai viņš dara, kā grib, un tā tev tas baigi neietekmē. Rītīgi svarīgi ir tā pozitīvā domāšana un tā sliktā nelaišana iekšā sevī. Redz, tā arī tas izaicinājums, jo ļoti viegli ir ielaist to slikto. Tev nekas nav jādara, viņš pats ienāks. Bet aizvērt viņam durvis un atvērt durvis tam pozitīvismam, tas prasa no tevis kaut kādu ieguldījumu, spēku un drosmi. Es absolūti šim piekrītu. Tas ir tas, man liekas, arī tā mindset trenēšana. Ar laiku jau tas ieprogrammējās. Tas dabiski notiek. Jā. Šausmīgi besīgi cilvēki čīkst. Tā kā nenormāli kaizīgi cilvēki čīkst. Tā kā, ja tev ir, ja tu nezini, ja tu nevari šajā situācijā šobrīd neko izlabot, tad vienkārši pieņem to, kāds ir. Un, ja tu vari, tad ej un mauc un dari. Tā kā nevis čīkst. Tik karsts. Nezinu, sēd mājās. Sēd mājās, jau ieslēdz ventilātoru, attais logus un ej saldējumu. Tā kā šausmīgi kaizīgi cilvēki čīkst. Es arī šodien, es to teicu ar to manu valsts ieņēmumu dienas situāciju un to nodokli, kas jāmaksā. Es ejot ārā no grāmatas, viņi man tādu, iepriecināja. Tāds, dzīvi, ko es nekas nemainīsies, ja es skaidrs, ka tas tev kaut kā emocionāli sašeiko kaut kādu šādu gadījumu. Neko, kas jādara tagad, ko lai dara.
ej un dari, pirksta krustā, ka tā sanāks atrisināt. Nevarēs mēģināt citu ceļu risināt. Es atceros, man Eds teica par šo, ka mums bija laikā, kad es Edam braukāju līdzi un filmēju viņam koncertus, vlogus taisījām, tad bija viņam viens lielais koncerts Melnajā piekdienā, man šķiet. Un es viņam palīdzēju kaut kādas mantas vest, un mēs bijām iebraukuši kaut kādā gaismu pirotehnikas veikalā, un mēs ņēmām tādas gāzes balonus, kas tā kā uguni tur uz skatuves taisīja, kaut kas tāds bija. Un tad tas koncerts beidzās, un mums vajadzēja visu kaut ko tur vest atpakaļ, un tie gāzes baloni mistiski pazuda. Nav skaidrs, kāpēc. Mēs viņus nepaņēmām, nenozagām, bet viņi vienkārši kaut kur mistiski pazuda. Nezinu, mēs viņus neatradām ne tur Melnajā piekdienā, nec mašīnā, nezinu. Un beigās bija tā, ka viņam bija jāmaksā, vai es nezinu, cik liela summa, bet bija kaut kas bija jāmaksā par šo situāciju. Un tad tur laikam beigās iznāca tā, ka viņš šī iemesla dēļ koncerts aizgāja pa nulēm, laikam. Un ka viss bija tā kā safe, bet viņš nedabūja ienākums. Es varbūt maldos, bet varbūt, man liekas, ka tā bija. Un ka viņš teica, ka viņš to ļoti viegli uztvēra, šo situāciju. Viņam nebija besas par to, kā viņš teica, problēmas, ko var atrisināt ar naudu, tās nav problēmas. Un tā ir. Tā. jo naudu tu var kaut kā nopelnīt, un tā un ir galā ir kaut kādas problēmas, kuras, diemžēl, nevar atrisināt ar naudu. Un šo es arī sevi esmu ieprogrammējis, kur, ja šo var atrisināt ar naudu, tad ej un risini tik daudz ceļu, kā dabūt naudu, lai šo te atrisinātu. Un es vienu līdzīgu tādu mindset fišku sevi esmu ieprogrammējis, kur, ja tu gribi kaut kādu lietu, kas manā gadījumā ir, nezinu, tur kaut kādu tehniku gribas iegādāties, vai mēs šobrīd skatāmies uz jaunu mašīnu, bet tā, ka tiešām jaunu no salona mašīnu, un skaidrs, ka jauna mašīna no salona maksā tur, kādu tu gribi, bet 20 līdz 40 tūkstoši pie tiem ienākumiem, kas tur mums ir. Un tu, protams, skaties, un tev tāds, es nevaru šobrīd atļauties tur tādu mašīnu tā, un mana tā doma, es gribu šo, tas maksā tik, man tik nav, ko tas nozīmē, man vienkārši jāpelna vairāk. Un nevis ir doma, ka es to nevaru atļauties, bet man vienkārši ir jānopelna vairāk. un tur jau atkal izriet tas, ir jānopelna vairāk, tad jautājums kā, un tad tu sāc skatīties kā, un tad tu sāc šo situāciju risināt. Un es kaut kur redzēju, tredos kāds bija ierakstījis, ka vissliktākais ieteikums esot, ka kāds tev saka, ka ir jāpelna vairāk. Man liekas, bet tas jau make sense. Ja tu gribi kaut ko, kas maksā tik, tev ir jānopelna tik, ja tu tik nenopelni, tad tev ir jānopelna vairāk. Tas ir tā kā tik pats pamats un tik loģiski man šķiet. Un tas arī tā kā palīdz kaut kādās situācijās vienkārši būt mierīgākam par to, ka nevis es nevaru kaut ko, un šis man nav, un man nekad nebūs, bet jāpelna vairāk. Un tad jau tas pats nopelnīs vairāk, aizies un nopirks. Labi, tur atkal visādas citas lietas nāk līdz. Nezinu, izdegšanas un tam līdzīgi. Labi, pelnu vairāk neizdegot, nenomokot sev. Kā lai es nopelnu vairāk, nenomokot sev? Jā, jo es absolūti saprotu. Man jau arī ir tāds, kā mans draugs viens teica, ka mēs visi gribam pelnīt daudz, darot maz. Un liekas, ka, briesmīgi, jo ir jau jādara daudz, lai daudz nopelnītu. Bet mums jau ir apkārt pasaulē tik daudz cilvēku, kas dara maz vai neko un ļoti daudz naudas saņem par to. Es nerunāju par cilvēkiem, kam tur ir paveicies, kas ir, vai paveicies, bet viņi ir iedzimuši kaut kādās bagātās ģimenēs un tas viņiem ir pienācies, bet viņi tiešām kaut ko ir darījuši savā dzīvē, kas viņus ir aizvedis līdz punktam, kad tā ir. Un man šķiet, ka domāt par to, ka viņam jau tā ir, man tā nekad nebūs, nav variants, tāpēc, ka viņš jau arī nāk no kaut kāda punkta, un viņš līdz tam ir ticis. Kāpēc, lai tu nevarētu? Ja kāds to ir izdarījis, tas nozīmē, ka vēl kāds to var izdarīt. Kāpēc tas nebūtu tu, ja tu vēlies tādu ceļu iet? Tur tā par to izdegšanu un par to hustlu kultūru, ko tagad arī runā, ka tā hustlu kultūra ir aizgājusi pa tālu, ka cilvēki tur izdeg pie šī. Man arī bija viens mēnesis, ka es nopelnīju ļoti daudz, bet es arī katru dienu strādāju. Un tad pēc tā mēneša es saprotu, ir pienāk jūnijas. Un es saprotu, ka, ja es gribu pelnīt tik daudz, tad man šitā katru dienu atkal būs jāmauc vēl vienu mēnesi no vietas, neliekas loģiski. Un vairāk par šo es nenopelnīšu. Tā kā foršs cipars, bet vairāk par šo es nenopelnīšu. Un tad tu saproti, šis nav variants. Šādi arī iet nav variants, jo tu vienkārši dedz ārā.
Un tad tu mēģini atrast tos veidus, kā to darīt, kā saglabāt to balansu, nopelnīt vairāk, bet nedegt. Tā. Baigi jāmācās sevi, man liekas, ir. Jo es mācu 5 darbus, bet tur, kad man pasaka, tev jau vispār nav brīvā laika, bet tāds vienkārši jāmācās. Jo man nebija tā, ka, es mācu 5 darbus, labi, bija kaut kāds 2 nedēļas, kad māja beigas bija ritīgi šausmīgi. Bet jāmācās. Jo es ritīgi jāmācās sevi, jo es, piemēram, jūtu, ka es izdegus, sāku izdegt, tur migrēni sāk parādīties, tur vēl kaut kas nāc, bišķiņ kaut kas jāsamazina, jāatpūšās, lai es esmu atpakaļ. Tur jāizmauc, ritīgi noguši, atbrauc no darba mājās, aizmauc ar draugiem kaut kur bišķiņ atslēgt smadzenes. Man liekas, ritīgi svarīgi ir, mācīties sevi, un tad jau arī baigi neizdedz. Te jau atkal ir par to, kas kam strādā un cik daudz ko katrs var izturēt. Un piemēram, šis ir par sevis mīlestību, man šķiet šī sadaļa. Ka mans ķermenis viņš pat neļauj man tikt līdz posmam, kad es esmu izdedzis. Jo es esmu gana daudz izdedzis pirms tam, ka viņš tagad pat man nedod signālus, ka viņš taisās izdegt, viņš pat neļauj man aiziet tik tālu. Ja es atnāku mājās un es esmu noguris, tad viņam tāds egulēt. Viss, un man ir tāds labi, es eju gulēt, un es vienkārši piecelšos rīt agrāk. Bet kādam atkal tam ir jāpievērš uzmanība. Ir jānovelk tās robežas vai jāieplāno tās brīvdienas, kur tu zini kā ritīgi muļķīgi šķiet, ka ir jāplāno brīvdienas, jo, come on, bet ja tu tādā lifestyle esi, kur tev visu laiku kaut kas notiek, tās brīvdienas mēdz arī pazust, un tu mēdz ieraudzīt, ka mēdz nonākt tajā situācijās, ka tu nemaz neesi atpūties nekad. Jā, man līdzīgi, jā. Es tagad saku, man ķermenis ritīgi dod kaut kāds impulss, tur šitāds impulss, viņš jau, man, piemēram, sāk sāpēt zobi, ka es esmu tu izdegšanai. 2 nedēļas vienkārši sāpēja zobs, un man tāds, es zinu, ka tur nekā nav. Sāp zobs, sāk galva un tā. Un tu jūti tos mazos punktiņus, bet man ir vēl tas, kas viņus cenšos vienkārši ritīgi ignorēt. Tā jau ir izvēle. Tā ir. Jā. Parasti tas man ir tāds, bišķiņ biežāk sāp galva, bišķiņ jāpiebremzē, vēl kaut kas. Un, bet mājā bišķiņ bija tāds, nevar tagad apstāties jāmos līdz galam. Tad vēl tagad cīnos ar to, jā? Redzam, kā pie tām, tu varbūt vēl kārtīgi nes pielikusi roku pie pandas, lai saprastu, ka nevar likt roku pie pandas. Jā, bet svarīgi ir, jā, man liekas. Jā, sevis mīlestība ir svarīga, jā. Jo kāpēc liekas cits tev cienīt, ja tu pats tev necieni? Un kāpēc lai cits tevi mīlēt, ja tu pats par sevi nerūpējies? Jā, un kā tu par citu rūpēsies, ja tu pats par sevi nemāk rūpēties? Un, ir jāmācās sevi un jāsaprot kaut kādas lietas sevī. Kā tu definētu un raksturotu, kas ir mīlestība? Beidzot, mēs esam nākuši. Podcasts ir sācies 38. minūtē. Tik daudz jau? Kas ir mīlestība? Man liekas, ka mīlestība ir rūpes. Nezinu. Uzraksti man, ka tu esi mājās. Vai brauc droši. Nezinu, tā vajag atpūsties. Man liekas, tie mazie vārdiņi un tās mazās rūpes ir mīlestība. Tā kā no jebkura cilvēka, tev ar draugu, jūs ejat katrs savām mājām, viņš šok uzrakst, ka tu esi mājās. Tā kā tu saproti, ka tam cilvēkam ir svarīgs. Un ka tur ir kaut kāda tā mīlestība apakšā. Skaidrs, ka pieskārieni un tā, protams, tas ir atkal attiecībās un tā, ka tas ir svarīgi, bet man liekas, tās rūpes, jā. Ka tev rūp tas otrs cilvēks. Tu atceries kaut kādu to laiku, kad tu sāki domāt par mīlestību? Kā par kaut kādu neskaidru lielumu? Vai skaidrs, ka mīlestība jau mūsu dzīvēs parādās jau principā brīdī, kad mēs nopaļojamies māmas vēdrā, bet kā par tādu lielumu, kas ir mīlestība, vai tu atceries kaut kādu brīdi, kad tu sāki domāt, apjaust, ka kaut kas tāds ir?
Nu, tāda, es atceros, ka es gāju bērnu dārzā, man patīk viens puisis. Un es arī šo situāciju ļoti labi atceros. Un bija tāds, ka es viņam gribu pateikt, man viņš patīk. Man ir kaut kādi 5, 6 gadi. Jā. Un es atceros, un es sēžu vannā, un māma sēž blakus. Un es saku, māma, klausies, man viņš patīk. Un viņa tāda aizēja viņam tā kā klusiņām bērnu dārzā. Tā kā pasaka, pasauc viņu maliņā un pasaka, ka viņš patīk. Un ko es nākamajā dienā izdarīju? Mēs sēžam visi tā bērnu dārza grupiņa tā kā pa to galdu. Viņš man kaut ko uzbrauc vai kaut ko, un es vienkārši pa to visu, tā kā pa to visu klasi telpu. Tu man patīc! Jā, tā bija laikam tā patikšana, jā. Kāda bija, tu atceries arī reakciju uz to visu notikumu? Nē, es atceros tikai to, ka es ieklaidos, ka tu man patīc. Bet man liekas, tur arī bija tāds šoks un izbīles arī otrā pusē. Nu, tāpēc, ka, nezinu, to jau tur bērnībā māca tur to, ka viņš jau tur augstais bizēm, tur bakst, tas viņam patīc. Un tā situācija bija. Jā. Un ar to Džeku vispār mēs bija tā kā, viņš ir kaut kāds pāris dienas vecāks par mani, un principā mēs no pirmās dienas esam tā kā pazīstami. Un tad, jā, jūs 5, 6 gados, jā, es atceros, kas viņam pateicu. Bet man liekas, jā, tur ar otrā pusē bija tāds kas tas tagad bija. Un es pat ar tādu ritīgi sabijusies, atceros sēdēju vienkārši. Māma man teica, klusu jāied. Es jau šitīgi pretēju nokliedz pa visu klasi. Bet vai tā bija mīlestības, nezinu. Tad man bija pamatskolā kaut kāda mazā mīlestībiņa, mazās attiecībiņas. Tur es neatceros, vai es viņam pateicu, ka es viņu mīlu. Man šķiet, ka nē. Bet man liekas, kad māma nomira, jā, tad tētim parādījās tā kā jauna sieviete. Un es ritīgi tā kā, man bija ritīgi svarīgi, lai man pievērš uzmanību. Nevis tā kā skaidrs, ka tur ir jaunas attiecības, tur ir rozā brilles un tam līdzīgi. Un tajā brīdī es arī gāju pie psihologa runāties, un es teicu to, ka man ir tik grūti, ka tēvs man nepievērš uzmanību. Gan jau, ka pievērsa, vienkārši man bija kaut 11, 12 gadu, un es redzēju to, kā tur notiek, nezinu, tur kaut kādas tur mīlestība, kā tur blakus man notiek, un man arī gribējās, lai man pievērš uzmanību, lai man tur apskauj, un lai man tur pasaka, un tas arī bija tas brīdis, kad es toreiz tētim pateicu, ka es tev mīlu, un viņam tāds, ko tev tagad vajag. Es joprojām mīlu savu tēti, viss kārtībā, bet droši vien, ka viņš vispār to tā nebija domājis. Nezinu, neesmu viņam nekad to vairs jautājis, un es nekad viņam to vairs teikusi, ka es viņu mīlu. Bet jā, man liekas, tas bija tāds brīdis, jā, kad tu redz, ka tev blakus notiek mīlestība, un tu pat īsti neapzinies, kas tas ir, bet tāds, ka tu arī gribi to siltumu sev blakus. Tā kā kaut vai no vecāka. Jā, te parādās, cik tas ir svarīgi. Ka mēs paši jūtam to, un visiem jau vajag. Ja jau man vajadzēja, ja tu dzirdi, ka vēl kādam vajadzēja, katram cilvēkam tas ir nepieciešams. Tāpēc jau, un tā kā šī mīlestība prasa drosmi, un tā kā cilvēkam ir reizēm grūti, bieži vispār grūti būt drosmīgam un spēcīgam, tad ir daudz no mums, kas šo mīlestību nav saņēmuši. Un tad ir visādas traumiņas un visādi dēmoniņi, kas atrod vietu, jo ja tu neesi piepildīts ar mīlestību, daudz tukšas vietas, kur kādam atnākt un iemitināties naidam, necieņai pret citiem, neizpratnē pret citiem un tam līdzīgi. Tāpēc man ir bijušas vairākas dienas pēdējo kādu mēnešu laikā, kad es skatos ārā pa logu, un es noķeru tādu sajūtu, un tāds kaut kas sažņaudzās krūtīs, kur es domāju, kā mēs varam nemīlēt. Cik skaists un mierpilns ir šis process, tā mīlestības sniegšana un tas siltums, kas no tā nāk, un kā mēs varam, kā var būt tā, ka ir šādi, ka mēs neejam uz to. Bet, man liekas, jau viss sākas bērnībā. Jūs tagad arī saprotat to, ka man ir, tāpēc es esmu nopirkusi tādu grāmatu un mācos, tāpēc, ka saprotu to, ka, ja man ir jāpieredz mīlestība attiecībās, man ir jāmācās par to. Tā kā skolā, nezinu, tur jāmācās, kas tas ir. Jāinteresējās. Jā. Lai tev, jo tas tev ir vajadzīgs.
par skābekli mums nav jāmācās. Nu tā, bet šī lieta ir vajadzīga. Nu jā, tāpat kā tā sevis mīlestība. Par to arī mums vajadzēja mācīties. Divas, it kā tādas, viena grāmata, bet atsevišķas nodaļas. Jo tā sevis mīlestība arī tur iekļauj tik daudz visa kā, kas nav saistīts ar partneri, tas saistīts tikai un vienīgi ar tevi, bet tad ir tā partneru mīlestība, vispār tā savstarpējā cilvēku. Tas, vai intīms partners, vai ģimenes loceklis, vai draugs. Un tā, man liekas, arī tas, ko tu minēji par to sevis saprašanu, ka tu saproti, kāds tu esi. Jā. Jo tu nevari būt tāds, kā visiem vajag. Man ar Dačuku bija šāda saruna par to, ka tas arī par to sevis saprašanu. Un es viņai teicu, ka es esmu tāds draugs, kur es tev nezvanīšu un neprasīšu tev, klausies, izejam ārā kaut ko padarīt vai aizejam, padaram šito te. Es tev nekad, ļoti reti, ka es kādam draugam tā varu uzzvanīt un pateikt. Bet ja man kāds draugs zvanīs un teiks, ejam šito darīt vai man vajag tavu palīdzību, tad man ir kalendārs vaļā un tāds maucam, let's go. Tagad, vēl ņemot vērā manu grafiku, kaut vai tagad, jā, kad tev vajag, es būšu. Un tas, protams, liekas, kur ir tas, kas tad tu pa draugu vai ne, ka tu nevari nepiedāvā saviem draugiem, ka tu gaidi, ka viņi tev... Es pat negaidu īstenībā, jo tagad es saprotu, cik... Man ir labi ar sevi, un es esmu tāds, vispār tāds vienpatis. Tāpat laikā gan jau to nevar pateikt, jo tur sabiedrībā izējot, tad tur ienucis braukt uz visām pusēm. Tā, un gatavs runāties. Un es runāju ar Dats par šo, un Dačuks teica, ka viņai tieši tāpat, un ka arī viņai pagāja laiks, kamēr viņa šo saprata, jo mēs ļoti daudz atdodam. Tad, kad mēs esam ar citiem, mēs ļoti daudz atdodam, un tad mēs nosacinājām, ka mums vajag atgriezties mājās un būt vieniem pašiem ar sevi, lai mēs atkal atgūtu to enerģiju un uzpildītos. Un tad mēs atkal varam iet ārā un dot. Un tad, kad tu šo te nezini, tad tu, protams, sevi vaino un grauz par to, ka tu esi sūdīgs cilvēks. Bet tad, kad tu sāc sevi saprast, un šis ir konkrēts piemērs, tad tu arī attiecīgi zini, kā uz kaut kādām situācijām reaģēt. Ja tev kāds pārmet par šo, tev tāds, zinu, bet šāds esmu, un vai tu pieņem vai nepieņem to. Vai tu draudzējies ar šādu draugu vai nedraudzējies. Un it's ok. Tā. Un tas pats arī kaut kādās attiecību lietās. Ka tu... Jo, man liekas, ir kaut kādas vidējās, man liekas, lietas, kuras mēs daudz maz visi darām, bet tāpat tās ir kaut kādas lietas, kuras, nezinu, kāds cits džeks attiecībās dara, un es savukārt nedaru. Un ne jau tāpēc, ka es to cilvēku mīlu mazāk, vai man viņš nerūp, vai kaut kas tāds, vienkārši es šādi izpaužos, un tas džeks izpaužās šādi, vai tā meitene dara šādi, un tā dara šādi. Mēs ar Aneti kaut kādu labu laiku pašā sākumā pastījāmies karsta krētā. Diezgan daudz. Un vienkārši tu tā intensīvi redzi, kā citi dzīvo. Viņi tur tā ļoti interesanta kompānija, jo viņi ļoti atklāti runāja par visādām lietām. Un tur tu varēji novērot šo te, ka rekur, nezinu, tur, piemēram, džekam ir tāda vēlme, ka viņa partnerē attiecībās, ka viņa gatavo, ka tas viņiem ir ļoti svarīgi. Un tur bija tāda, tur viena meitene, kurā ir absolūti, viņa tā kā negatavos. No way, tas nav pa viņu, viņa aizies vai paēst kaut kur, vai pasūtīs, vai kā, viņa to laiku kaut kā investē citādi, tas nav tas, ko viņa darīs. Un, protams, var šķist, ka, pirmkārt, ko tu tas vecs var pieprasīt, kā viņam vajag, vai ne, un ko tu tā meitene tur negatavo, jo katrai meitenei tur ir jāgatavo, katrai sievietei tur jābūt virtuvē un tam līdzīgi. Un te vienkārši parādās tas, ka katram vajag kaut ko savu, un katrs dara kaut kā savu, un tad vienkārši, ja tev vajag, ka tā meitene gatavo, tad šī meitene tev nedara. That's it. ka tā briesmīgā lieta ieslēdzās, ka tas otrs cilvēks ieiet attiecībās ar to otru cilvēku un grib viņu mainīt. Bet man liekas, arī pašam ir grūti to pieņemt. Jo man arī ir tā, ka es uzreiz, kad eju attiecībās, man ir līdzīgi, kā jums ir tāds. Ka es esmu ļoti pieredzējis būt viena. Man ļoti patīk laiks ar sevi. Es varu aiziet pastaigāties uz mežu un tā. Un man reizēm ir tie cilvēki pa daudz. Un es arī ļoti, ļoti reti, nezinu, varbūt es esmu tāpat kā tu.
varbūt slikts draugs, un tā, jo es ļoti reti, kad piedāvāšu, tā kā aizmācam kaut kur, tā kā man arī baigi nevajag. Nezinu, ja es gribēšu aiziet uz to koncertu, tad es vienu. Ja es gribēšu aiziet uz kaut kādu kino, tad es vienu. Tā kā vispār tā nav kaut kāda problēma. Un tāpēc sajūt attiecībās arī, tā kā man ir tas, ka es uzreiz pasaku, man būs kaut kādi mierakļi, kad es gribēšu būt vienu. Tā kā man nedara, ja tu man 24/7 būs blakus. Un par šo gatavošanu arī, tā kā, man liekas, ka tev jau pašam ir, tā kā, ja tev ritīgi patīk tas, nezinu, džeks, un viņš saka to, ka jo man arī nepatīk gatavot, ja ļoti labi piemērtu viņiem. Un ja man ritīgi patīk tas džeks, viņš pasaka to, ka, bet man vajag, lai mājās gatavo. Man liekas, tā kā ir sievietes, kurš no šos spiedīs ārā un mēģinās tur maukt un gatavot un tā. Un, man liekas, tā arī ir tā robeža, tā kā, vai tu cīnies par to mīlestību, bet tu saproti šobrīd, ka tas vairs necīnos, un tā kā tas nebūs man un nebūs man pa ceļam. Jā, ļoti, ļoti labs. Ka tas ir ļoti labs punkts, ka tas ir tāds, mainīgs lielums, tās lietas, jo tev uz tās lapiņas ir rakstīts viens tāds teiciens, ka mīlestība nav skatīties vienam uz otru, bet mīlestība ir skatīties vienā virzienā. Un mēs ar Anitu par šo parunājam. Vēl šodien mēs par šo te atradām tādu foršu piemēru iz dzīves, ko tad nozīmē skatīties vienā virzienā. Un ka jūs abi divi, jūs sanākat kopā un tur nav nekādas, varbūt tur, nezinu, tāds stipri pamatots loģikas, kāpēc jūs esat kopā, vienkārši jūs esat, jūs viens otram tur patīkat un tā. Un ir kaut kādas lietas, kur jūs pielāgojaties, jo, this is it, šī ir tā mīlestība, un jūs nevis skatāties, kāds ir tas otrs, bet skatāties te vienā virzienā, ka šim ir jābūt. Un tad jautājums, kā mēs šo varam tā kā saglabāt. Kādi soļi ir jāspēr, kur ir jāpielāgojas, kur kaut kādam kompromisam jābūt, ir kur kaut kāda komunikācija vajag. Un jā, šis ir par to, es tagad domāju, vai mums bija kaut kāds tāds, kur ir jāpielāgojas laikam, ka nē, mēs tur puzles gabaliņi sagāja kopā, bet reizēm tos puzles gabaliņus vajag pieslīpēt, jā, ja jūs gribat to pieslīpēt. Jā, tas jau var aizvest uz vienu pusi, uz otru pusi, bet jā. Jā, šis meiko sens. Bet ir tas, ka, kas tev ir svarīgi? Zini, kā, ja tu tā skaties, kā tu sev gribi partneri, tu tur vari uztaisīt tur milzīgu sarakstu ar tām lietām, kas tur ir jāatķeksē. Jautājums, vai viņas visas tiešām ir tik svarīgas. Jūs, piemēram, domājat par savu to ideālo, perfekto partneri, kas šobrīd mājās ir, bet pirms tam es zinu to sajūtu, kādu es gribu, lai ir ar to partneri. Un tas bija tas, ko es tā kā meklēju. Un ka ir kaut kāds tas absolūtais miers, un tad jautājums, kas to mieru tā kā nodefinē. Un tur vispār nav pat par gatavošanu nekas. Tā ir forši, ka tas manā gadījumā ir forši, ka otram patīk ritīgi, un viņš gatavo un vēl sanāk gatavot, bet man tas nav tik svarīgi, jo mēs jau varam arī pasūtīt. Mēs varam arī kaut kā citādi to risināt, vai retu reizi pagatavot. Nav tāds, redz, tad nav tas tā kā forši, ka ir tāds punkts, bet nav tik svarīgi. Es biju arī vienā Tinder deitiņā. Saruna ar vienu džeku, viņš man tā kā prasīja, kas ir tas, ko es meklēju. Es nosaucu kaut kādas lietas. Man īstenībā arī nav daudz lietas, man ir kaut kāds pāris. Viņš ir tāds tik zemes standārts, man ir tāds kāds sakars. Tā kā, vai ir vai nav, tā kā nezinu, man tikpat labi. Labi, kas tie ir pa punktiem? Tagad dzirdēt, jā. Pirmkārt, man ir ritīgi svarīgi, lai džeks ir mērķtiecīgs, un lai viņš ir strādīgs, tāpēc, ka es esmu darbaholiķis, un man nedara džeks, kurš strādā no 9 līdz 5 vakarā gaida, man mājās ir vakariņā. Jo es tādu nekad nebūšu. Vismaz šajā dzīves posmā es tādu nebūšu vēl vismaz kādus pāris gadus. Ja man gribās iet un darīt un paņemt vēl kaut kādu projektiņu un tā, un tāpēc man jānedara džeks, kurš strādā no 9 līdz 5 vakarā, man gaida mājās 6 dīvainā, kur vakariņas. Vai tāpat laikā viņš no 9 līdz 5 strādā, un it's fine, un viņš mājās tev atkarīgs ir no viņa attieksmes laikam. Jā, ļauj man saprast, jo viņš jau, labi, viņš strādā no 9 līdz 5, un viņš zina, ka tu mauc, un tu šodien mājās būs 11, bet viņš tev neteiks. Jā, tas ir par to attieksmi.
Bet arī svarīgi ir tas, ka viņam patīk tas, ko viņš ir tāds mērķtiecīgs. Tāpēc, ka man ir tā, ka es jau maucu, lai kaut ko sasniegtu. Nevis vienkārši eju, atsēžu birojā tur un vienkārši man tāds, ko tu pēc 5 gadiem? Es nezinu, gan jau kas to pašu. Tā. Bet svarīgākais ir attieksme. Kā viņš to skatās, ka es nebūšu, nezinu, tur mājās 5 vakarā, neskrubēšu virtuvi, netaisīšu ēst. Tad vēl... Palielams, laikam... Tas ir diezgan augsts standarts. Tā, ja man jānovērtē, jo tur jau ietilpst daudzi punkti, tā pirmkārt sapratne pret tevi. Bet tas principā arī ir vienīgais. Tā ir sapratne. Galvenais cieņa, bet bez cieņas vispār nevar būt nekādas attiecības. To es pat tā baigi neskaitu. Palielam. Jo mēs ar Anetu par šo te runājām arī par to otru pieņemšanu. Manā gadījumā viss, ko Aneta dara, man katra niansīta man liekas freaking amazing, un es esmu sajūsmā, un es pat nedomāju, ka es par tādām lietām varētu kādreiz būt sajūsmā. Es nezinu, viņai ritīgi patīk likt puzles, man ir tāds crazy. Un turpat nav, man pat, vai tas, ko viņi dara darbā, man pat neinteresē. Man īstenībā man nav tāds punkts, es gribētu, lai tur, nezinu, mans partners tur ir labi apmaksātā darbā. Man tas cilvēks patīk, es viņu ļoti mīlu, un man ir tā kā dari, ko tu gribi, galvenais es esmu laimīgi, un ja es varu kā palīdzēt, saka, bet tu dari, kas tev jādara. Man liekas, tas par to pieņemšanu, ne, cik tas ir, jo es ticu, ka ir kaut kāds džeks, kurš strādā no 9 līdz 5, viņš strādās līdz pat pensijas vecumam šitā, un viņam ir tik cepī, un viņam tur kaut kādas izaugsmas iespējas, gan jau pieņemsim, ka ir. Un viņam, piemēram, tavs variants ir tāds, man ir šitā, tev ir tā, bet man tur ir tik patīk. Bet tas ir par to pieņemšanu. Jā. Es saku, es nevarētu, ja man, nezinu, tur 5 pār 5 zvanu un prasa, kur tu esi, kāpēc tu vēl nes mājās. Tas vienkārši... Tas nav par tev. Tas principā arī ir galvenais. Labi, vēl ir... Es nezinu, man bija kaut kāds džekiņš, kurš bija ritīgi daudz darba tajā maijā, kad es jau biju tā uz izdegšanas robežas, un džeks tāds man raksta un saka, bāc, man tā kā es ritīgi sūdīgi jūtos, tā kāpēc man ritīgi žēl, ka es nevaru palīdzēt, un man ir tāds, man ir pašai šobrīd jādīlo ar lietām, un man vēl nav kapacitātes mierināt tevi par to, ka tu man nevari kaut kā palīdzēt. Vienkārši ļauj man darīt to manu lietu, un viss, lietas man mierā. Nezinu, tur. Tas laikam, bet tā ir, man liekas, tā čīkstēšana. Besīgi cilvēki čīkst. Bet palielants arī viss, jā. Man nav baigi tur, nezinu. Kas vēl? Labi, gan jau kaut kāds kopīgs intereses un tā. Tas palīdz. Jā. Bet, nezinu, piemēram, ja man ritīgi patīk ceļot un otram cilvēkam vispār patīk sēdēt mājās, es braukšu draudzenēm, tikai ļauj man maukt. Tas tā kā, par šo es arī tā kā absolūti piekrītu. Liekas, es domāju, ka pēc kaut kādiem standartiem, šis liekas jocīgi, jo pāriem taču ir jādara viss kopā un tam līdzīgi. Bet kāpēc tas otrs cilvēks nevarētu darīt šito lietu, kas viņam ritīgi patīk? Mums arī Aneta gribēja uz kaut kādiem karuseļiem, viņa ritīgi patīk. Man absolūti nē, bet es tev varu aizvest un paskatīties, kā tu brauc. Man nav obligāti jākāp iekšā un tas jāpieredz ar tevi kopā. Un viņa atkal absolūti to saprot. Un vēl, es nezinu, vai vēl kaut kādi piemēri tādi bijuši, bet tas man liekas ritīgi fajn, ka tā ir. Tur mēs nevaram absolūti visu par visu teikt, kaut kādas robežas gan jau, ka ir, kur mēs varētu kaut kur novilkt, bet tas ir kaut kādi, nezinu, tev partnerim ritīgi patīk, pieņemsim atvērtās attiecības. Ka ir kaut kādas tās robežas, kur nevienmēr tā ir, bet pa lielam, kāpēc tā nebūtu. Un man liekas, ka tur arī tā spēja saprast sevi, kur tāds klasisks piemērs, ka meču grib iet balēties un džeks ir tur greizsirdīgs un tā kā negrib, lai tā meitene iet un viņš viņu nelaiž un viņai kaut ko aizliedz. Es domāju, ka tādu piemēru diezgan daudz ir.
Un te arī tā Džeka spēja apzināties, ka viņš ir greizsirdīgs un viņam nav pamats ar šo cilvēku, bet kaut kas viņu ir notraumējis, kāpēc viņš šādi jūtās un redz, kur viņam foršs cilvēks un kā viņš to cilvēku čakarē. Tik līdz šādai apziņas stāvoklim, kāpēc tu jūties tā, kā tu jūties. Un man liekas, ka tas ir svarīgi. Arī tās iemācīties par sevi. Jāmācās sevi. Kas varbūt tev kaut kas ir bijis tāds, kas tev, kur tu zini, ka tu, pieņemsim, varbūt tu nejūties greizsirdīgi nekad, bet pieņemsim, ka tu, kā lai es tev uzdod šo jautājumu, kur tu redzēji, ka šis ir slikti, ko tu dari, bet tu to arī spēji piefiksēt. Vai kaut kādas emocijas, kas tev nepatika, ka tev tādas emocijas raisās kaut kādu iemeslu dēļ, bet tu piefiksēji, ka tādas ir un ka tu nevari to uzlikt uz otru cilvēku. Ka tas ir par tevi, nevis par otru. Zini kā, man vispār man ļoti nepatīk strīdi. Man arī skolā, es esmu skolotāja, un man reizēm sanāk uzkliegt. Vai kaut ko, nezinu. Nesen arī bija situācija pagājušajā nedēļā. Tētim kaut ko. Tā kā dzēlīgi pateicu, un ja tu zinātu, ka es slūdīgi par to jūtos. Tā kā visu dienu sačakarēt, man ir tā kā rītīgi sodīgi sajūta. Nezinu, skolā uzkliedz bērnam, un pēc tam tu tāds pats, kāpēc? Tā kā tu varēji kaut kā norēģēt, citādāk tu varēji kaut ko mierīgāk pateikt, tu varēji nekliegt un tā. Un pagājušajā nedēļā bija tā, ka es tur tētim tur kaut ko tur bišķiņ tur pateicu, un vienkārši rītīgi sodīgi pēc tam jūtos. Pirms tam arī bija brālēni zvanīja pa telefonu, kaut ko tur teica, un es viņam ar tā, kad kaut kā tā asāk atbildē, un viss, un dienas atšakarēt. Tā kā es ritīgi ātri to piefiksēju, jo es laikam pēc horoskopa, nevis laikam, es esmu drīnis pēc horoskopa, un zinu, kā tur tās dabas mainās. Un man ir šī tā klikšķi, un man tāds pats. Tā kā es ritīgi ātri sevi tā kā, pieķer pie kaut kādām lietām, kas man... Viņš tie strīd un kaut kādas asās lietas pateikšanas vai kaut kādas, nezinu, tur neomā atbildes dotas ritīgi uzreiz vai iedopa smadzeni. Vajag jāstrādā ar to par sevi. Tu to pēc tam kaut kādā veidā mēģini izlīdzināt? Vai? Pēc tam to grūti izlīdzināt. Kad pateikts vārds ir pateikts vārds. Jā. Tā kā... Labi, es saku, bet tās nav arī tādas, ka tur, nezinu, tur aiziet beigās strīdos, un tā vienkārši saka, skolā uzkliedz uz bērnu, un tev ir tāds pats. Nevajadzējuši tā. Tā kā, un tad tu, nezinu, vai tam pašam tur brālēnam. Un pēc tam es arī domāju, uzrakstīju atvainojos. Zini, cik grūti to izdarīt? Grūti ir, jā. Vai arī tur tētim, tur pēc tam pateikt, piedod, es tā negribēju teikt. Ritīgi grūti. Un tas man vēl jāmācās. Jo es tā kā māku pateikt, es māku uzreiz sev pieķert pie tā, ka es tā negribēju. Bet vēl tas nākamais solīts jāspēr, ka ir jāmācās tā kā otram cilvēkam pateikt, sorry, es tā negribēju. Jā. Jo tas tālāk var vēl kaut kur aizvest. Tā, un tad ir stūp, tad ir jārisina vēl lielāka putra. Tur kaut kas... Jūs zināt, jo man ir uzreiz tā, ka, kad... Man ir tāds bāds, kā viņš jau arī sūdīgi sajūtās. Es tagad jūtos sūdīgi par to, ka viņš jūtas sūdīgi un par to, ko es pateicu. Un tad, tā kā man ir tā empātija, ka es zinu to, un tad sāk domāt par to, ka bāz tētim vēl ir šitais tas un tas un tas, un es viņam pat vēl šito, un tagad viņš vēl jūtas sūdīgāk. Tā vēl tā empātija nāk klāt, un grūti ar to. Bet tāpēc jāmācās sevi jau pirms tu pasaki. Nezinu, tur paklusēt, pateikt kaut kā citādāk. Tā. Ejot uz kaut kādu sarunas noslēgumu, vai tev bija kaut kas tāds, ko tu domāji, ka šodien jāparunā par šo? Varbūt tev negribējās beigt, bet tu domāji, ka mēs par šo runāsim, un tad man būs uz šo jāatbild. Vai varbūt tev gribējās kaut ko pateikt? Laikam baigi, nē. Man liekas, mēs visi izrunājam to, ko es teicu, par tām, par to, ka tās bērnības traumiņas, tas ir tas, ko, tu baigi, nezinu, ar karogu priekšu nesaka, man ir bērnības traumas, un tāpēc man ir grūti mīlēt. Tā bija tā viena lieta, jā.
Un, tā bija laikam arī tā svarīgākā lieta, tāpēc man bija bail nākt. Un tāpēc man sirsniņa daudzījās no sākuma. Nevarēju just. Bet labi, kas varbūt tev kāds novēlējums saistībā ar šo citām tēmām, tiem, kas klausās, vai kaut kas, ko tu gribētu pateikt tagad cilvēkiem? Baigi nedomāt. Tā kā tad, kad tu ej un dari un sajūti kaut kādas lietas, mazāk domāt, bet vairāk sajust kaut kādas lietas. Un vēl ir tas, ka ir jāmācās sevi. Un neļaut kāpt sev pāri un neļaut laust kaut kādas savas robežas. Tā kā saprast. Sargāt sevi. Jā. Jo neviens jau cits mums vairāk nesargās kā mēs paši. Tā ir taisnība. Skaisti. Paldies. Ļoti intensīvi noblēzām. Ja tev ir kādreiz vēl vēlme nākt, kaut kas, ko gribās pastāstīt, kaut vai pusstundas garumā, tad tu jau zini, durvis ir atvērtas. Es atceros vienu lietu. No. Es atceros, es domāju, mēs tam nepieskarsimies, bet nepieskārāmies arī. Man ir kaut kāds mīlestības auglis, ir droši vien bērns, vai ne? Un man ir ārkārtīgi bail no tā. Man ir ārkārtīgi bail iedomāties, ka manī rodas kaut kāda dzīvība, ka man ir jāiznēsā tā dzīvība un jāpiedzemdē tā dzīve. Es šausmīgi bail. Vispār nav kaut kādas vīzijas, kāds varētu būt. Un es biju pie vienas tantiņas, un es tā kā viņai saku šo. Es nezinu, vai tā ir patiesība vai nē, bet viņa man teica to, ka viņa redz, ka es iepriekšējās dzīvē, jo man ir iekšā tā sajūta, ka es nomiršu. Ka vai es neiznēsāšu, es nomiršu, vai es nomiršu dzemdībās, vai tam bērnam kaut kas, tā nāve ir, tā dzīvība un nāve ir, manā prātā tas ir viens otram blakus stāvoši, un viens nav bez otra. Un man tā tantiņa teica to, ka man kādā no iepriekšējām dzīvēm ir bijis tā, ka es esmu bijusi stāvoklī kaut kādos kara apstākļos un ka es esmu nogalināta, tad, kad es biju stāvoklī. Un tā ir kaut kāda karmiskā pieredze no iepriekšējās dzīves, ar ko man ir jādīlo šobrīd. Ja kāds tam tic, tad tic, un ja nē, tad nē. Šīs neizskaidrojamās bailes un pieredzes kaut kādas, tādas, nezinu, man viena paziņai bail no neatceros no bumbām laikam, kas lido. Un, vai vienkārši, ka uz galvas kaut kas uzkritīs vai kaut kas tāds, un nav pamata tam, cik es no viņas nopratu. Un, es izsacināju to, ka vienkārši kādā no iepriekšējām pieredzēm ir bijusi kaut kāda šāda pieredze. Man, piemēram, ļoti bail ir no ūdens. Un es 15. gadā, esot Spānijā, mēs braucām kajakiem, un mēs braucām tā kā līcī, okeāna līcī. Īstenībā turpatās pie pasaules malas tajās Galīsijā, Spānijas galā. Un es atceros, ka es pirmo reizi biju ūdenī tik dziļi, tik ļoti neaizsargātos apstākļos. Es braucu ar prāmi un tā, bet tajā brīdī es skatījos to ūdeni un es pilnīgi jūtu, ka es esmu šo darījis iepriekš. Ne kajaki, bet kuģis. Un kad tas ūdens ir tas, kas mani biedē. Un es joprojām to sajūtu atceros, un man nav tam nekāds tāds loģisks pamatojums, tas, ko tu saki, un negribu tic, gribu netic, bet tā sajūta ir tāda. Un tas nav kaut kas man jārisina, es tā domāju, bet tavā gadījumā tā ir tāda ļoti, tā diezgan liela lieta, kur izsināt. Jo pat bez šīs kaut kāda tantiņas skaidrojuma man pašam, piemēram, iedomājot šo procesu, liekas kosmos, kā tā var, ka kaut kas tevī tāds aug, un tad tas piedzimst, un tad tas izaug, un tam ir jāmeklē darbs un jāmaksā nodokļi. Tas ir kosmos vienkārši. Man liekas, pēdējā laikā ļoti daudz domāju par tām lietām, kas mums liekas absolūti paši par sevi saprotams. Tur, nezinu, ārā šodien saule spīd.
Tas nav normāli. Vai, cik svaigs gaiss ārā. Tas nav normāli, draugi. Tas, ka šobrīd jūs šo dzirdat, un mēs šeit runājam, un tas aiziet tā kā pa austiņām. Tas nav normāli. Un mums ir tāds paši par sevi saprotam lieta. Nē, nav. Internets nav pats par sevi saprotams, kā tas vispār notiek. Un mēs arī šādi te, man liekas, ka prātam ir vieglāk, ka viņam ir tāds, nē, viss normāli, šitā ir. Ja mēs sākam domāt par to, cik tas ir frīkī, ka tevī kaut kas aug, un tur kaut kādas trubiņas, un tas, ko tu ēd, aiziet tai dzīvībai, un tad viņi piedzimst. Un arī nonāk pasaulē, kur mēs runājam par dvēselēm, iepriekšējām dzīvēm. Tas nav normāli, tas nav ok. Un prātam ir tāds, nē, čilveči. Tā kā es no tāda viedokļa arī saprotu tos. Bet, ja tam vēl ir ekstra šāda sajūta klāt, tad jau tur kaut kas ir par ko domāt. Nav tā kā tā mīlestība, tā kā, ka tu zini to, ka, ja tu būsi otrs īstais cilvēks, tas droši vien kaut kādā pie tā novedīs. Un tad arī ir tāds, ka tā kā lieta savu goda bloķus moši priekšā. Tā, jācīnās ar sevi un jāmācās sevi. Tu par tām sajūtām, man liekas, es tev absolūti varu piekrist. Un arī šobrīd jūtu, ka tur, jā, tā ir. Man tas nav pat loģisks pamatojums, bet par to sajūtu, ka tu satiec to cilvēku, un tad tu esi bijis kaut kādās iepriekšējās attiecībās, un tad tu pieņemsim, tur par bērniem nav īsti sajūta, vai par kopdzīvi nav īsti sajūta, vai par kaut kādām, kaut kādām lietām nav tā kā īsti sajūta, un it kā tas būtu loģiski, bet nav tās sajūtas. Vai, piemēram, ka tu, es, piemēram, domāju, ka man nekad nebūs tur bērnu. Es domāju, ka nelikās tas, ka tas tā varētu kaut kā salikties vai kaut kā tā. Un tagad tas liekas tā kā absolūti loģiski, ka tas tā varētu, ka tas tā būs. Agrāk vai vēlāk, bet tas tā būs. Un tā ir sajūta, tas pat nav tur nekāds loģisks pamatojums. Un man liekas, tās sajūtas ir tas, kurās mums ir jāmācās ieklausīties un bieži ļauties tam, kā tā sajūta ved. Nevis bloķēt viņu. Un, ja tu, viens partneris tev nav sajūta, ka ar to partneri gribās bērnus, tad varbūt, ka tur ir kaut kas vairāk pat apakšā. Kāpēc tev negribās? Vai tad, tad tu izšķiries, un tad tev beigās gribās ar nākošo partneri bērnus. Tad kāpēc tā tagad ir? Tāpēc, ka tas ir īstais cilvēks. Jā. Un kā tu pat, man liekas, tas arī tas jautājums, kā lai tu zini, kas ir īstais cilvēks, kāds man var pateikt, kā zināt, kurš ir īstais cilvēks. Tu man šo jautā tagad, ja? Tāds retorisks jautājums, jo man liekas, ka tur nevar to tā pateikt. Tu vienkārši to jūti, un tu nevienam citam nespēsi to paskaidrot. To sajūtu. Bet, labi. Paldies, ka biji gana drosmīgi un gan spēcīgi, lai atnāktu un parunātos. Tu skaties, ja viņš to var izmantot? Nē, normāli, man liekas. Aneta arī vakardien mēs par šo te runājam, un vēl šodien runājam par, ka vai tā bija laba saruna. Tad, nē, tā bija forša saruna, un arī šī bija forša saruna. Un, paldies tev, ka atnāc. Forši, man liekas, labs piemērs. Es šo kaut kur publicējot ielikšu, ka tiem, kuriem bail nākt, kur ir piemērs, kur bija kāds, kam arī bija bail nākt, un viņš atnāca saņēmās. Un, šķietami, ka nav ko teikt par mīlestību, bet izrādās, ka ir, un varbūt kādam šis tiešām ir noderīgi. Tā kā paldies, tiekamies šādos un citādos apstākļos, un paldies visiem, kas klausījās. Paldies.